kas man palīdz nonākt pie iekšējā miera. Numur 1 noteikti tā ir elpošana, jo tā ir vispieejamākā. Mums katru mirkli mēs to varam izdarīt, katrā brīdī mums tas ir pieejams. Un tas, ko es darīju ar kaut kādu stresanāku situāciju, tās man ir dziļi, mierīgi ieelpa, tā ka lēdars piepūšās un izelpā noplauktā, tad dziļas, mierīgas elpas man ļoti ātri spēja atgriezt pie mana miera stāvokļa, mana resursu stāvokļa. Noteikti vēl viens svarīgs punkts ir daba. Būt dabā, staigāt, un ar suns es daudz staigāju ārā, un man tiešām ir paveicies, ka man apkārt ir daudz dabas, un es varu baudīt dabu, pastaigas, tās ir dabā diezgan augstas vibrācijas, un tas mūs ved pie miera stāvokļa, un dabā ir pārsvarā šis te miera stāvoklis. Vēl viena ļoti būtiska lieta ir kustība, kas man arī dod miera stāvokli, jo dzīvība ir kustība, un mēs esam paredzēti kustēties. Un, tas man ir tās pašas jau iepriekš minētās pastaigas ar suni, bet man arī ļoti patīk dejot. Es arī vādu cigu nodarbības, kas ir tāda kustība meditācijā saskaņot ar elpu un domu. Šī te kustība, un viennozīmīgi. Kustība ir tas veids, kas manam ķermenim ir ļoti, ļoti harmonisks. Un vēl viens ļoti nozīmīgs punkts, lai nonāktu arī pie miera un vispār saharmonizētu, sabalansētu visus procesus, ir ūdens. Un ūdens šeit gan es skatos, cik es daudz dzeru tīru ūdeni vai ūdeni ar citronu. Un tā ir tāda neatņemama arī rīta rutīna priekš manis. Ūdeni var arī uzlādēt ar pozitīvām domām, vārdiem un nodomu. Un ūdens man vēl ļoti labi palīdz, ja ir tāds uzbudināts stāvoklis peldes un pastaigas garu ūdeni. Ļoti nomierina, atslābina un ved pie tāda iekšējā resursa miera stāvokļa. Protams, lai nokļūtu pie sava iekšējā miera, viena arī būtiska lieta ir meditācijas. Un meditācijas es veicu garākas vai īsākas atkarībā, cik daudz laika ir, bet katru dienu. Un tas arī tā kā saharmonizē visus procesus, kas notiek. Un vēl man palīdz iekšējiem mieram sakārtot skaista vide, veidojot to vidi, kādā es atrodos, veidoju ar skaistiem priekšmetiem, sakārtotu, harmonisku, skaista harmoniska mūzika, kāda svece iedegta, tas arī ļoti, ļoti ved pie tādas iekšējas harmonijas mani. Un man vēl tāda lieta ir gleznošana vai zīmēšana, to es arī darot sajūtu, ka tas ir tāds meditatīvs stāvoklis. Protams, tev tas var būt jebkurš no taviem hobijiem, kas tevi ved pie tava iekšējā miera un resursa. Lai mums katram vēl vairāk miera.